Teiksim, varbūt jums ir kaut kā apmēram doma, kā es varētu to, teiksim, agitēt. Tādā ziņā, kas būtu, teiksim, tas, kas jums labāk pašām tāds padodās, ko jūs zināt, ka jūs varat izdarīt, un kad jūs esat ieklausīsies un palīdzīgi. Es nezinu, tur runāšana, vai arī jums labāk patīk, teiksim, rakstīt un domāt, nekā varbūt tur baigi skaļi iet un kaut ko teikt. Jā, labāk kaut kāda mīļākā. Nu, vajag kaut kā, lai pamāt, domāju, nevar tā. Tādā ziņā līdzsvaršana, teiksim. Jā. Jo mums ir jāadmitē mūs 27. un 28. kā sapratu. Tas ir 2 dienas, kad skolā mēs varam darīt jebko. Teiksim, mēs varam iet arī stundās, kā skolotāja Lepiņa teica, ka mums stundās droši var nākt. Tas 3 dienas. 3 dienas. Vēl labāk, vēl vairāk laika. 3 dienas varēsiet iet stundās un iet pie skolāniem pašiem visu kaut ko stāstīt, kas mēs esam, ko mēs darām, bet, protams, arī jāpadomā, kā mēs to pasniegsim vairāk, teiksim, kā ar humoru, vairāk kā aktīvi vai pilnīgi nopietni, vai arī tā ļoti tā. Tā iestāstīt to, kāda ir publika īstenībā, kādu mēs ejam. Pilnīgi nopietni, man liekas, ceļš jaunākiem vienkārši to neklausīt, jo tāpēc man vajag atlaidīt ko mūsu. Tieši tā, protams, nebalsos jau ir pilnīgi viss, tāpēc arī jāskatās, varbūt. Jāskatās, varbūt kaut kāds, nezinu, aptaujas ar palaist palpu, ko jūs tu domājat, bet noteikti, bet tas arī tās aģitācijas dienās, tāpēc. Vispār iezīmē tāda kopējā aptauja, tādā ziņā varbūt ne gluži par to partiju, tas ir neminēt konkrētus vārdus, bet vispārīgi. Tas būtu visiem bez aģitācijas.